Rītu Matilde sagaidīja uz tā paša puķu soliņa, ik pa brīdim ieejot istabā, lai palūkotos, vai Kārlītis guļ. Francis nāca. Matilde bez aplinkiem uzdeva jautājumu par to, kas īsti tai krogā viņu gaida, alus kausi vai kas cits. Brīdi atbilde neskanēja. Galvu nodūrus Francis visā atzinās. Ka Matilde jutās nodota, tas vēl būtu maigi teikts. Kā tagad dzīvot tālāk? Turpmākajās dienās rokas jau darīja tik ierastos darbus, bet domas dzīvoja pilnīgi kā otrā krastā savu dzīvi. Nelika mieru viens jautājums. Kā viņš to varēja? Protams, Francis lūdza piedošanu, zvērēja, ka nekad vairs. Matildei šķita, ka viņa iekšā ir aizlausts ābeles zars, uz kura mēģina uzpotēt kaut ko jaunu. Tikai Matilda nezina, vai šis podzars pieņems pocelumu. Visam vajag laiku. Atkal rudens un tā darbi. Kārļa gada jubileju, uz kuru sabrauca gan viņas radi, gan Franča. Tas gan no māju saimnieces prasīja lielu saņemšanos. Galvenais neizrādīt, ka kaut kas abu starpā ir noticis. Vēl pie visām šīm sāpēm uzklausīt daudzos padomus viņa negribēja, nebija tam gatava. Labi, ka māja liela, daudz istabu, tāpēc Matilda ar Kārli nolēma iekārtoties vienā no citām telpām, jo šobrīd ar vīru vienā istabā uzturēties nevarēja. Pasarg Dievs, ja viņa rokas vēlēsies Matildi apskaut. Nu nē, ar tām pašām rokām, kur apskāva to meiteni. Bija pagājis pusgads. Abi runāja, bet tikai par saimniecību lietām. Tas kamols kā makšķeres pludiņš kaklā viļņojās. Dažu dienu noslīdot uz leju, dažu tā manāmi kasīja rīklas galu. Sirds bija it kā sadalīta divās daļās. Viena nedzīva, kā tās rudens dālies pēc salnām. Otra, pašai negribot vēl mīlēja savu vīru. Francis neuzdrošinājās par to gadījumu vēl ko runāt. Ja jau sieva vēl tepat, tad jau laikam būs piedevusi. Nav ko tur lieki kasīt pelnus, jo ja tur vēl nav apdzisušas ogles, tad var neveiksmīgi uzliesmot, un tas Francim nu gaužām nav vajadzīgs. Kārlim jau šogad varēs svinēt 10. jubileju. Sabraukušie viesi caur jokiem norādīja, ka sen ir laiks brālim kādu māsiņu sagaidīt. Lai pie tādas tiktu, tad diviem jābūt vismaz vienā telpā, bet neviens jau nenojauta, ka Francis un Matilde vēl joprojām dzīvoja katrs savā istabā. Matildes sāpes un aizvainojums bija apdzījis, kā pavasarī izurptais caurums bērzu sulas tecēšanas laikā. Rēt acīm redzama, bet vismaz nesulo. To visu redzēja un visam sekoja līdz arī malvas. Kā atvieglojot saimnieces ikdienas soli, tad tiešām šīs puķes pašas iesējās, pašas kuplis auga katru gadu. Puķu soliņš baudīja Matildes sabiedrību. Viņa noraudzījās, ka abi, gan vīrs, gan dēls, šobrīd laboja čīkstošos zirga ratus. Laikam tie ar saprot, ka pagājuši vēl 10 gadu, tāpēc ir izvēlējušies šo visu apliecināt ar sērīgu ritmu. Kārlis ļoti līdzīgs savam tēvam jaunībā. Nu jā, ir drusku jaunāks kā savulaik, kad abi, Francis un Matilde, sāka visu iekārtot. Pēc pāris dienām māja pieskandinās viesi, kuri būs ielūgt uz dēla 20. jubileju. Nākamā reize, kad pirms lielajām svinībām piesēda Matilde, bija tā diena, kad Kārlis kļuva par precētu vīru. Topošā sieva bija no tālākā ciemata kurpnieka meita. Jauna, bikla, kaut jau būtu laba dzīvošana. Kārlis ar savu sieviņu dzīvos kā jau īsts latvietis savās tēva mājās. Lai tik saimnieko,
jo Matildei, un gan jau arī Francim, nes pa kuru laiku bija tie ikdienas darbi tādi kā grūtāki un smagāki kļuvuši. Mājas viens gals tad tagad jauno pārziņā, tāpēc Matildei kā vecam gājputnam bija jāatgriežas tajā istabā, kura kā strazdu būris gaidīja savu iemītnieci. Būs jāpārvar tas, ka jādala telpa ar Franci. Laikam tad būs pienācis tas moments, kurš parādīs, vai Podzars ir pieņēmis Pocelmu. Kāzas sirsnīgas jaukas, dēla izredzētā ar šķiet laba. Kā pirms lielā starta ievelkot telpu, uz puķu soliņa sēdēja Matilde. Nu ko, šovakar es ar vīru kā jaunlaulātie, vienā istabā pēc tik daudziem gadiem. Vakars bija rāms, patvērto logu lēni kustinot aizkarus, ieplūda spirdzinošais gaiss. Matilde gulēja blakus Francim. Viņš nedroši apskāva sievu. Par pārsteigumu apskāvienam atļāva dzīvot. Podzars Pocelmu bija pieņēmis. Sirds puse, kura pukstēja arī mirušās puses vietā, bija uzvarējusi, kā malvām, kuras aug un zied arī trūcīgā augsnē. Tajā vakarā tik izskanēja viens vārds no Franča lūpām – piedod. Kā atbildi bez vārdiem atbildēja Matilde, piekļāvās vīram. Kā sagaidot mīļas paziņas dzimtajā zemē, Kārlis piemājas Bērzos piestiprināja strazdu būrīšus. Abi ar sievu noraudzījās, kā tajos ātri un omulīgi iekārtojas pirmie veiklākie garo ceļu mērojošie putni. Tāpat kā mēs abi iekārtojamies uz dzīvi tēva mājās. Apskājot sievu, teica Kārlis. Slēpjot acis no saules kutinošās gaismas, pielicis roku pie pieres, brūnos laukus aplūkoja jaunais saimnieks. Tagad ir pienākusi viņa kārta pārņemt visu savās rokās. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.